Labdien! Es jūs iepazīstināšu ar Audacity programmu. Šeit jūs redzat atvērtu Audacity programmas logu, kurā ir vadības pogas. Šeit jau ir arī ierakstīts fails iepriekš. Vadības pogas neatšķirās no parastā skaņas iekārtas vadības pogām. Tas ir play, record, ierakstīt, pauze, stop. Jums ir jāatcerās tikai rakstot skaņu. Nedrīkst ļaut, lai skaņas līmenis iziet ārpus šī diapazona šeit. Šeit ir rakstot, es jau parādīju, šis sākuma posms ir pārāk skaļi ierakstīts. Kā rezultātā veidojas kropļojumi. Šādu vajag rakstīt vēlreiz. Tāpēc pēciet pa priekšu kontroli ierakstu, pārbaudiet, vai viss ir kārtībā, fragmentiņu ierakstiet un pēc tam rakstiet tīro ierakstu. Šādu ierakstītu failu jūs varēsiet arī apstrādāt. Rakstot, sekojiet, šeit ir atskaņošanas līmenis. Piemēram, šeit nospiežu no kuras vietas, šeit es atskaņoju, redziet atskaņošanas līmenis, cik tā lieta. Stop, ja es atskaņošu no sākuma, viņš jau iet ārpus diapazoniem, iedegās sarkanas lampiņas. Tieši tas pats attiecas arī uz ierakstu. Ierakstu līmeni jūs varat regulēt šeit, atskaņošanas līmenis, ierakstu līmenis. Bet tad, kad ir ierakstīts, jūs variet šo failu apstrādāt. Failam, šeit jūs redzat, kāds izskatās ierakstīts fails. Ieraksta ilgumu jūs variet sekot šeit. Šeit ir, teiksim, 40 sekundes, 44 kopā vairāk. Beigās tukšu. Ierakstīto failu jūs variet izdzēst fragmentu kādu. Piemēram, šeit es palielināšu mērogu nedaudz. Es varu izdzēst, kopēt, dublēt, jebko ciparu informāciju. Es parādīšu, kā notiek dublēšana. Mēs iezīmējam fragmentu. Šeit ir izvēle kopija. Izvēlamies, kurā vietā mēs viņu gribam likt, nospiežam šeit paste. Vai dzēšana. Mēs iezīmējam attiecīgo fragmentu, nospiežam delete taustiņu, fragments pazūd. Mēs varam izdzēst arī nemainot skaņas fragmenta ilgumu spēlēšanas. Šeit izvēlamies fragmentu, nospiežam Silence Selection, un viņš izdzēš, nemainot skaņas garumu. Šis fragments ir, lai mēs varam izgriezt tikai sev vajadzīgo. Piemēram, es izvēlos šo fragmentu, un es izgriežu visu pārējo. Tas saucas trim outside selection, ārpus izvēlētā. Šo darbību mēs atsauksim. Atsaukšana tāpatās kā citās darbībās ir undo vai redo. Tālāk. Šai programmai ir ļoti daudz arī efektu iespējami. Piemēram, šeit mēs varam, es parādīšu, kā notiek skaņas pakāpeniski palielināšana. Mēs sākumā izvēlamies fragmentu, šoreiz no sākuma, efekts, fade in. Šādi skaņas līmenis pieaug pakāpeniski. Tieši tāpatās nav problēmas izvēlēties efekts, fade out. Skaņa pakāpeniski samazinās. Šo līmeni, atkarībā cik sekundēs to mēs izvēlamies, iezīmējot apgabalu. Mēs varam visu līmeni, piemēram, samazināt. Efekts, amplify, pastiprinājums, un šeit samazinam. Okay. Kā rezultātā šis līmenis, kopējais līmenis samazinās.
Bet šādi samazināts līmenis nenozīmē, ka nebūs kropļojumi, ko es jums stāstīju sākumā. Kropļojumi izskatās šādi dzīvē. Šeit ir mērogošana. Es palielinu mērogu līdz tam, kad mēs redzam atsevišķus līmeņus, signālus, un šeit ir vietām jau sāk nogriezt augšas, ir nogriezts, redzēt, šeit ir nogriezts līmeņi. Šeit skaņa vairs nav korekta. Šādi izskatās nekorekta skaņa. Šādu fragmentu jūs varat parādīt arī citās stundās, kā izskatās skaņa grafiskā veidā. Līmenis ir skaļums un šī ir frekvence, jo retāki impulsi, jo zemāka frekvence, jo zemāka skaņa, jo biežāk, jo augstāka skaņa. Šeit mēs atkal samazināsim skata mērogu, un es gribu parādīt jums vēl variantu, ko var izdarīt ar šo failu. Šāds, piemēram, izskatās tā saucamais pīķis vai knikšķis, izsitiens. Tas ir defekts skaņā, ja mēs palielināsim viņu. Mēs varam viņu arī likvidēt. Jāpalielina ir līdz tam, kad jūs redziet atsevišķus punktus. Un tagad jau pārslēdzot darbību ar zīmuli, mēs šeit varam šo punktu samazināt. Uzspiežam mēs šo punktu, gribam uztaisīt par nulēm. Šādi izskatās pīķis likvidēts jau. Atkal braucam, palielinam mērogu. Šeit ierakstītam failam ir vēl viens mīnus. Mēs rakstījām no audio kasetes, un audio kasetē līdzi nāk fons. Šeit pa vidu jūs redzēt, šeit jābūt klusumam, bet īstenībā šeit ir fons. Mēs nedaudz izvērsīsim, šo fonu var likvidēt. Mēs, lai likvidētu fonu, mēs izvēlamies vietu, kur mums jāiet atkal rediģēšanas režīmā. Mēs izvēlamies vietu, kur nav skaņa mums, kur ir tikai fons. Šeit efekts, noise removal, get noise profile. Mēs pasakam, ka šis ir troksnis. Tālāk mēs izvēlamies visu skaņas fragmentu, strādā arī Ctrl+A, un efekts, noise removal un remove noise. Nedaudz sekundes, visa skaņa tiks attīrīta no šī fona. Tagad jūs redziet, ka vairs nav šī fona starp skaņu, ir tukšums. Tad, kad ir beigts ieraksts, lūdzu neaizmirstiet, ka beidziet reģistrēšanu, neaizmirstiet saglabāt failu. Šeit ir eksport kā Wave vai kā MP3. Paldies par uzmanību!